atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte. Un sakiet, cik jums ir gadu un kas ir tas, ko jūs šeit atnāks esat izdarīt? Jūs atrast dzīves biedru, mīļāko, mūža mīlestību vai... Gulsbiedru, jā. Vienai skumji. Un tā aplausīja šīm meitenēm. Iesim iepazīties ar noslēpumaino Viktoru. Viktor, sveicināt vēlreiz. Kad noklausījāmies šodien visas meiteņas sarunas un saki, kāds ir tavs iespējas un mazliet sīkāk pastāst par sevi. Meiteņas, jūs uzmanīgi klausieties, lūdzu, ja? Tātad mani sauc Viktors, ja? Rambāns. Man ļoti patīk rambāt visādas lietas. Ne tikai lietas, bet arī vietas. Un ļoti tuvu likās tā slieku, kas tur bija, zivju ķeršana ar slieku ķeršana ar zivīm. Jā, ļoti tāda interesanta likās lieta. Un arī visas pārējās lietas man ļoti saisti interesē, un es esmu atvērts visādiem jauniem pasākumiem. Un tā, Viktor, pirmais jautājums, un kurai meitenei tu to vēlies pajautāt? Wow. Man jāatcerās tās meitenes vispirms ir... Nē, nu, numur 1, 2, 3, 4. Lidija? Lidija? Liducies, tevi dzirdu! Liducies, tevi dzirdu! Mieru, es jau jūtu. Tātad pirmais jautājums Lidijai, tavs augums, garuma ziņā. Tas būs visām meitenēm jautājums. Nē, tas... Nē, jautājums visām meitenēm. Vienkārši, kur pirmā atbildē. Jā, tātad pēc izmēriem. Garums, jā. Lidija, cik? 1,60 m. Man? Vārdu lūdzu. Žilete 1,95 m. Tātad Maiga Vāvere 2,10 m. Ohoho! Austra 2,50 m. 1,20 m. Viktor, vai tev apmierina šīs atbildes? Vai man tīk tās garās? Man tās garās. Kurai tur bija 2,10 m? 2,10 bija Vāverei, Maigai Vāverei. Ai, vai Vāverei? Un tā ir otrs jautājums. Jā, otrs jautājums. Kas jums labāk garšo? Vesels! Maiga, meitas uzvārdā, es saprotu, to es slapja. Tātad pirmais jautājums, kas tev labāk garšo? Tad, nē, kas garšo meitenēm? Visām meitenēm? Jā, protams, kas garšo visām. Jā, protams, visām. Un kura meitene pirmā atbilda? Nu, tāpat secībā, kā tad bija iesaist. Man garšo brētliņas. Lidija. Brētliņas. Brētliņas. Vienkārši brētliņas. Vienkārši brētliņas. Tikko izķertas Jā. no āķa nosmutē iekšā. Aiziet, jā. Man garšo nelobītas sēmuškas. Wow. Man garšo pilnīgi viss izņemot olīvas. Ok, Viktor, vai tu dzirdēji? Jā, es klausos ļoti uzmanīgi. Dubļos izmērcās sliekas. Maiks, tā ir ideālā. Dubļos Jā, izmērcās tā sliekas, sliekām no ļoti. sliekām līdz visakām izņemot olīvas. Kā tev apmierina šīs atbildes? Jā, tā meitene sliekām ir ļoti, ļoti intriģējoša īstenībā. Ar tām zivīm un sliekām. Un, wow, tas ir kaut kas neparasts, kaut kas interesants. Jā. Viktor! Jā, Lidija, jā! Lidija! Es nāku pie tevi. Mier, drīz šovs beigsies. Mēs raidījumu beigsim pēc stundas. Jūs varēsiet droši iet ārā un varēsiet kvēli ķert viens otru un skūpstīt. Dzirdēji jautājumu? Lidija, nesatraucies to sienu, es drīz nojaukšu, un mēs varēsim būt kopā. Tātad, kāds bija jautājums? Kādas ir attiecības ar ziediem? Ar ziediem? Ar ziediem. Man ļoti patīk ziedi. Ir sevišķi pie pusdienām un vakariņām un ēst viņus un ošņāt un apskaut un rīvēt gar savu ķermeni. Maiga Vāvere, varbūt uzdot arī savu jautājumu Viktoram. Meitas uzvārdā slapja. Kura no zivīm viņam vislabāk garšo? Viktor, kura no zivīm vislabāk tev garšo? Kur mums ir žilete, tu neaizkavējies, lūdzu? Tātad šis ir ļoti, ļoti sarežģīts un grūts jautājums. Kura no zivīm vislabāk garšo? Nu, es teikšu plekstē. Pilnīgi tāpat kā man. Plekstē vai bute, jā? Tas pats, kas bute, tikai plakanāka. Bet ciet žāvā tāda ritīga kā kurzemē. Jā, tā kā, zikā, vobla. 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 Lidija, žilete, Maiga un...
Austriņa. Viktorija, saka, lūdzu, kādi tev parametri? Parametri. Un tas ir viss, ko es vēlos uzzināt, kaut ko intīmāk varbūt. Ārprāts, jums tikai tas vien interesē. Kādi ir parametri? Kādi Tas ir pietiekami intīmi. Visam. Viktor. Visi parametri. Tā tad virs ceļa vairs nav joki. Man ir jautājums, Paldies. vēlreiz. Karsti. Vai Viktoram patīk basketbols? Basketbols vai basketbols? Basketbols. Man patīk vienkārši bols un 2 boli tādi. Boli, kā jau boli. Man arī patīk 2 boli. Vai tu esi izdarījis savu izvēli? Varētu vēlreiz atgādināt lūdzu vārdus. Lidija. Atgādināsim. Lidija. Lidija. Žilete. Vai, Maiga. Austra. vai tu zini, grūti izvēlēt. Numur 1, numur 2, numur 3 vai numur 4. Es gribētu maigu žileti Austras Lidijā. Principā. Ja man būtu jāizvēlās. Nu, tad. 2. Un Viktors izvēlās meiteni numur 2. Sāksim iepazīties ar meiteni, kuru tu, diemžēl, neizvēlējies. Tā ir meitene numur 1. Lūdzu, Lidija. Kas man jādara? Nāc, celies kājās un satiecies. Šī ir meitene, kuru tu, diemžēl, neizvēlējies. Meitene numur 1, Lidija. Ak, mana kļūda! Mēs vēl tiksimies. Nē, mēs vairs netiksimies. Nekad. Tu man salauz sirdi. Tu maitas gabals. Kāpēc? Nu, kurš? Nu, kurš? Apsārzē. Iedod! Un tā, Viktors saņemies, netēlo Viktors. Es neko netēloju, te viss notiek. Un tagad meitene numur 3. Lūdzu, Viktor iepazīsies meitene, kur tu neizvēlējies. Maiga! Vāvere! Kāda tā? Kurš? Mieru. Un Maiga, redziet, kā satiekamies sapļaukājās vakarā un 5. samīlējās un viss kārtībā. Labi, Un tā, meitene numur 4. Lūdzu, kur tu neizvēlējies? Ar tārpiem? Tev ir tārpi? Jā. Ok, vēlāk aiziesim pamakšķerēt. Tieši pēc tam tāpiem. Paldies. Un tā. Viktor, piecelies. Tu esi piecelies. Es jau esmu piecēlies, Meitene numur labu 2, laiku. lūdzu, piecelies. Un šī liktenīgā siena pazūd un satiekās Viktors un Žilete, tā Žilete. Pārsteigums žileta! Jā, nu paldies jums visiem par jauko. Super. Apsveicu jūs ar Paldies. ceļojumu Mēs uz braucam Austrāliju. turieni, ja? Uz Austrāliju. Jums jāizlozē. Pagaid, tur ir. Ņem dzelteno. Nu, sakiet, kuru? Šito. Šito. Un jūs braucat. Tā ir Amerikā. Braucam nach Amerika. Sagen, Ideāli. mēs braucam nach Amerika. Beidzot. Atbalsta Faringo spreju. Šovu piedāvā Okarte.